Dienīgā drauga to skaisto dienu, un es novēlu katram lielāku vaistu sirdī. Tādī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Uzrakstīšana notika tai brīdī, kad Kirenijas valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu saderināto, tas bija grūta. Un tiem, turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to iedina augļos un ielika silē, jo citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus logus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožus tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītāji dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silēt guļuši. Un piepieši pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: ejam tad uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigšus nāca un atrada ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu silē guļošu. Bet to redzējuši, tie izpoda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Tas bija lasījums no Dieva vārda Bībelē. Paldies! Lūksim Dievu. Paldies Tev, kungs, ka mēs nāk pie Tevis pie svētā vārda, kungs, un paldies, ka Tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu pasaulē. Ja, kungs, Tu redzi, ka biežiem mēs ļoti pierodam pie šīs vēsts, ka biežiem pat vairs nespējam priecāties. Lūdzu, kungs, ka Tu vēl šodien šajā rītā mums atklāja, kungs, ko caur šo vēsti, caur šajā rītā sacīto Tu mums katram individuāli vēlies atklāt un pateikt. Vārds mūsu kungs caur svēto garu. Lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties. Mēs dzīvojam kultūrā, kurā ar vien vairāk vārds Kristus dzimšanas svētki tiek nomainīts uz vienkārši Ziemassvētku svinēšanu. Tā ir kultūra, kurā mēs dzīvojam, un tā ir daļa no mūsu sabiedrības. Un bieži vien mēs varbūt katru reizi dzirdot vārdi Kristus dzimšanas svētku, Ziemassvētku, liekas, domā, vai tas ir tas pats vai dažādi. Un tāpēc, ka mēs dzīvojam dažādā kultūrā, kur dažādi uzskati par lietām, šādi nosaukumi ir
Taču bieži vien ne tikai pasauli, kas ir tīri Ziemassvētks, arī paši kristiešu vidē, šis prieks it kā par Kristus dzimšanu, ir tāds, varētu teikt, uzspīlēts nedaudz, liekas tāds mākslīgs, liekas dziesmas ir priecīgs, bet sirdī mēs domājam par savu darbu, domājam, ko mēs ēdīsim, vai neesam pārādušies, domājam par dāvanu, un tāds daudz. Un mēs esam normāli, tas ir cilvēks. Un līdz ar to mēs kādreiz ieraugam, ka mūsu reakcijas uz dzimšanu ir dažādi. Un tāpēc šodien gribētu runāt par tēmu. Kāda ir mūsu reakcija, ja kāda ir mana un tava reakcija uz Jēzus dzimšanu? Un to es vēlos runāt trīs tādās galvenajās sastāvdaļās. Pirmais, kā mums būtu jāpriecājas, vai kā mums būtu jāizturas par Jēzus Kristus dzimšanu. Otrais, kas mums patiesībā traucē priecāties par Jēzus Kristus dzimšanu. Un trešā lieta, kā pats Kristus mums atgriež to mieru un prieku, ko esam pazaudējuši šajā dzīvē. Mēs lasījām un dzirdējām lasījumu no Lūkas evaņģēlija, un Lūkas bija ārsts, kurš rakstīja grieķu domājušajai pasaulē ar romiešu ieteikumi, kas bija pret kristietību vērsti, kas jau tajā laikā bija daudzdzīvi, dažādas reliģijas, dažādas filozofijas. Un kristietība bija tā laika, kā jau es minēju pirms tam, nepopulāra ticība. Jauna, nepopulāra, pilnīgi tā laika kaut kas jauns, nesaprotams. Un centās viņu apspiest, iznīcināt, bet, kā mēs redzam, līdz mūsdienām vēl joprojām tas nav izdevies. Un viņš sāk rakstīt ar tādu īpašu raksturvietu. Viņš saka, tādā laikā nāca ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un kas tad tas par iemeslu? Tad tajā laikā valdīja Augusts, un lai varētu ievākt nodokļus, jāsaprot, cik daudz cilvēku ir, lai varētu, skaitīt. Pirms tam cilvēkus skaitīja citās vietās, lai iesaistītu karu, jeb armijas iesaukumā. Tad jūdi bija vienīgie, kuri netika iesaukumā, bet no viņiem var ievākt nodokļus. Kaut kādu labumu no tā laika ticīgiem varēja dabūt. Un līdz ar to izdot pavēli, visas Izraēlas ciltis bija sadalīta 12 daļās, un tātad katrai šai ciltī bija savu galvenā pilsēta. Un cilts, no kuras nāca Jāzeps un Marija, bija saucamā Jūdas cilts, un tās galvenā pilsēta bija Betlēma, Dāvida pilsēta. Taču interesanti ir tas, ka Lūkas to raksta Lūkas evaņģēlī augsts stāvošai personai. Tad mēs pirmajā nodaļā lasījām, kad godi augstu teicamais Teofilu. Viņš nosauc personi, kā viņš to raksta. Līdz ar to Lūkas evaņģēlijs parāda par varām, kas valda, un parāda cilvēciskā vara un dievišķo varu. Un viņš mēģina ielikt pareizo kārtību, kura tad ir svarīgāka. Un Augustīns tika pēc romiešu dažādiem rakstiem nosauc par Dieva dēlu. Tajā laikā Augustīns sauc par Dieva dēlu, dievišķu personību, kuram ir tāda vara, kā nevienam cilvēkam. Un vārds Augustīns nozīmē varnēs. Un Lūkas savukārt raksta, parādot, bet zini, lasītāji, ir vēl kāds, kuram Dievs ir devis dievišķu vārdu. Un viņš runā par Jēzu Kristu. Un šis nav tikai cilvēku stāstījums. Patiesībā daudzus simtus pirms Jēzus piedzimšanas pravieši tā laika jūdi, kas skripolozi pierakstīja visu, ko Dievs viņam atklāja, ka nāks kāds īpašs glābējs pat ķēniņš. Mihas, praviešu Mihas grāmatā, pieņemsim, kas rakstīts 700 gadus pirms Kristus dzimšanas, joprojām šis dokuments ir pieņemams, tur rakstīts abrīnums paredzējums, un tāpēc Kristus dzimšanas savu veida brīnums, tāda lieta, kas nebija pēkšņi, īstenībā visi jau viņu gaidīja, kas bija jūtu tautā. Tur rakstīts, bet Bētlema Efratā, kas ir maza starp tūkstošiem no Jūdas, tur teiks, no šīs pilsētas, tad no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izrēlā, un kura izcelšanās meklējas senos laikos, mūžības pirmlaikos. Tad runās par kādu personību, kas ir dievišķa, kas ir ārpus šī laika. Tad, ja viņš atstās viņus līdz tam laikam,
tātad savu tautu, kamēr tā, kam jādzemdē, dzemdēs, tad arī pārpalikušie brāļi atgriezīsies atpakaļ pie Izraēla bērna. Un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā kunga spēkā, tātad dievišķajā spēkā, tā kunga savu Dievu vārdu godībā. Un viņi dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem, un viņš būs miers. Tad ir runa, kad pasaulē tiek sūtīts kāds, kas nāk no Dieva, atklāja Dievu realitāti. Mēs vakar domājam par to, ka viņš atklāja, kāds ir Dievs. Tad zinātnē runā, meklēja, lai atrastu materiālās pasaules lietas. Tad Bībele runā par garīgās pasaules lietām. Un līdz ar to, un šis Kristus nāk atklāt, viņš ir šī dievišķās radības personības izpausme. Personība, kas nāk cilvēciskā miesā pārdabiski iedzimst jaunumā, lai atklātu, kas ir Dievs. Un tad teiks, ka viņš atnesīs mieru man un tev. Viņš atnesīs visiem mieru. Un taču tā problēma ir tas, kāpēc mēs tik ļoti nepriecājamies par personību, kas gribas atnest mieru. Un tur ir kāds specifisks, kāpēc mums īstenībā šis miers kaut ko man un tev maksā. Tas ir, kā mēs zinām, mans bērniņš piedzīvs, bet lai iegūst šo pārdabisko mieru no Dieva, tas kaut ko mums visiem maksās. Kā eņģeļi priecājās? Pārdabiskās būtnes eņģeļi priecājās par Jēzus piedzimšanu. Ko jūs no raksturvietas sadzirdējat? Protams, dzirdēju, ka Aleksandrs lasīja. Tad viena lieta, tajā laikā, kad piedzima dēls, es nezinu, vai kuriem ir piedzīvis dēls, bet tajā laikā, ja piedzima dēls, vietējie muzikanti sanāca, viņi svinēja, viņi spēlēja dziesmas, un tēvam bija gods, man ir piedzimis dēls. Taču problēma bija ar Jāzepu un Mariju, ka viņiem bija jāceļo 130 km lielā attālumā. Viņi dzīvoja ne tur, kur Bēteli, un viņiem bija jāpiekristās. Un ar to parādās tāda pārdabiska lieta, ka Dievs, lai piepildītu pravietu, ka Jēzum jāpiedzimst Bētelemē, varētu teikt, piespiež šo augustu, ja pierunāja kaut kādā veidā uzrakstīt pavēli, lai Mariju un Jāzepu aizsūtītu uz Betlēmu. Būdam stāvoklī, grūtniecības, 130 km, bez mašīnām, reizenīt, iedomājieties. Un Marija varētu domāt, tad Dievs man laikam nebija. Es esmu jau tā mani grūti, vēl Jāzeps man nav paspējis aprecēt īsti, un man teikt, vēl 130 km kaut kur jāiet. Un kādreiz mums kā ticīgiem cilvēkiem liekas, ko Dievs man liek darīt? Priekš kā man viņš to, kāpēc man tās grūtības? Bet bieži mēs nejautām to tālāk un dziļāk to Dievu plānu. Kāpēc viņš pieļauj šās grūtības? Jo patiesībā ir jāpiepildās tam, ko Dievs ir paredzējis. Un ja Dievs ir teicis, ka tā jātiek, tam jānotiek. Un, līdz ar to, ja neklaus labprātīgi, tad Dievs piespiež. Mēs tādi cilvēki esam, mums bieži vien pa labam nedara, mums vajag tā vai piespiež. Nu, tad viņi arī aiziet uz šo vietu. Un tajā laikā nozīmē, uz Bēteli sanāca, iespējams, 100 tūkstošiem no jūdu cilvēks, lai pierastītos. Un parasti, kad kā atnāca tāda karavāna, tad bija atsevišķi lieta, kur šī karavāna varēja palikt, un bija zem jumta izveidota tā vieta, kur gulēt cilvēkiem un kur gulēt dzīvniekiem. Kaut kur netā. Un ar to iespējams vai bija nokavējuši vai bija vēl, bet viņiem nebija vairs vietas. Tur jau viss bija aizņemts. Un viss, kur atradās, viņiem vieta ir tur, kur dzīvnieks varēja varot. Un līdz ar to šis Jāzeps Marija iet un aiznes šo bērnu, un šīs dzemdības notiek kūtī. Kūtī, es nezinu, kurš PVD speciālists atļaut tādas dzemdības noturēt. Bet tajā laikā, tas katrā gadījumā. Un ja mūziķi šie vietējie, tāpēc, ka bija tik daudz ļaudis, nebija iespējams kādai vietējai mūziķiem atnākt un priecāties par šī dēla piedzimšanu. Taču Dievs, kurš sauc par Jēzus Kristus tēvu, saorganizēja labāko kori, ko varēs organizēt. Eņģeļus, kas tūkstošiem dziedāja pārdabiski atklāsmi, tad, ja mēs redzētu garīgo pasauli, iespējams, mums arī redzētu eņģeļus apkārt, ja Bībele saka patiesību. Tad tur bija eņģeļu kors, garīgs personības, kas priecājas. Cilvēki nesaprot, kas tur piedzims kūtī, Marija dzemdēt, jaunā puses vispār.
Dievs priecājas. Dievs saorganizē lielāko bērnu sagaidīšanu. Cilvēciskos apstākļos sliktos, bet tajā laikā ar dievišķu sagaidīšanu. Un tagad eņģeļi pasludināja šo vēsti. Viņi teica, nebīstieties, jo redzat, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem jautiem notiks. Ja? Es jums pasludinu lielu prieku. Oriģinālā ir teikts, es jums pasludinu vēsti, labu vēsti, kas jums atsīs milzīgu prieku, kas visai pasaulē notiks, visiem cilvēkiem. Tas nozīmē, tā ir vēsti, kas atsīs lielu prieku, un tur lietots vārds evaņģēlis, labā vēsti. Un tajā laikā romiešu domāšanā šāda laba vēsti bija parasti 2 vai 3 gadījumos. Viens gadījums bija tad, kad ir cīņa ar kādiem karēm, ar kādu karaspēku, un mūsējais karaspēks uzvar tos. Tad atnāca ziņieši, kas teica, mēs esam uzvarējuši, mēs esam izcīnījuši, mēs esam uzvarējuši. Un tā šī labā vēsts par to, ka kāds ir uzvarējis. Vai otra vēsts, tad, kad imperatoram iedzimst dēls, un visiem ir skaidrs, tas ir nākamais imperators. Tad arī tieši tik lietots labā vēsts, mums ir piedzimis ķēniņš, mums ir piedzimis kungs. Zato eņģeļi par to priecājās. Arī gani patiesībā priecājās redzot, kas viņiem tiek pasludināts. Tātad gani tie nav tādi mīļie, jaukie ganiņi, kas, kā mums liekas, ja mēs bērns ietērpam mazos ganiņos, patiesībā viņi bija diezgan izstumti no sabiedrības tā laika. Jūdu uzskatīja, ka tā kā viņi nespēja palikt šķīsti, viņi vispār ir tādi. Gandrīz kā bezpajītnieki. Tādi, dzīvo uz lauka, tur tumsā pieskat. Un viņi bija tāda izstumta sabiedrības daļa, bet Dievs izvēlas atklāties tieši šādiem. Tas ir interesanti. Ka Dievs uz cilvēkiem, kas ir bez pajumta, skatās citādāk nekā mēs. Jo mēs mēģinām salīdzināt cilvēkus tā. Tam ir augsts postenis, tam ir tāda mašīna, tam ir tāds augsts, tam ir tik daudz, tam ir tāds uzvalks. Tad laikam viņš kaut kas ir. Vai viņš paveic tādu augstu un tā. Bet tie, kas tā kā ir bez pajumtas, viņi neko nav sasnieguši, līdz ar to viņi kas vērtīgs nav. Bet Dievs tā neredz. Izrādās Dievs redz katru cilvēku kā vērtību, jo viņš viņu ir radījis. Viņš ir radītājs, un ik viens cilvēks viņu ir pazīstams. Un līdz ar to, kāpēc tieši specifiski šiem ganiem? Es domāju, kāpēc tieši šiem ganiem? Betlēma atrodas diezgan netālu no Jeruzalemes. Un tā laika jūdu saprata, kā pielūgt Dievu, kā Dievs teica, simboliski, ka katrs mūsu grēks ir kā pārkāpums, un jāsaņem sods. Un lai jūs netiktu sodīti ar nāru pārkāptu dzīvā Dieva likumu, upurēja dzīvnieku. Un katrs jūds, kurš upurēja dzīvnieku par saviem grēkiem, viņš asociējās, viņš saprot, ka šis jēriņš mirst viņu vietā. Un tādā veidā tas viņam atnes šo grēku apziņu, ka viņš ir grēcīgs, ka viņam jālabojās. Un katru dienu templī, katru rītu un katru vakaru tika upurēts viengadīgs jērs. Iedomājies, katru dienu, tad pareiziniet 365 reiz 2, vairāk kā 800, 700 šo jēru. Un tas nozīmē, ka viņš vajadzēja kādiem ganīt. Un ir kādi komentāri, kas saka, tieši pie Betlēmas ganīja šos ganāmo pūkus, kur šos jēriņus katru dienu sūtīja uz templi. Un ar to šiem ganiem viņiem bija skaidrība, ka šie mazie jēriņi, ko viņi gana, jo ir tiks upurēti. Ar to viņi saprata, ka tā ir tāda simbola. Un viņiem eņģeļi teica, ejiet, un šī būs zīme, ka jūs aiziesiet, ieraudzīsiet silītē, bērnu iebīstītu baltā valdībā. Tad ņemiet, tā ir zīme, tas ir tas glābējs, kas priekš jums ir sūtīts. Tā ir zīme. Atradīsiet silītē, ietīt bērnīt. Un kādreiz saka, kad šo jēriņu, lai viņš joprojām būtu tīrs un jauks, viņi arī iebīstīja baltām drāmām, un tad nes uz šo templi, lai viņš nesprinātos un kā, ir tāds skaidrojums. Un iedomājieties, ka šie gani, kas katru dienu gan šos jēriņus, varbūt paši ietin šajās drēbēs, ierauga silītē kādu kā jēriņu. Un Bībele atklāja, ka Jēzus iekrāšas
Dieva jērs, kas nāk mirt par mūsu pasaules grēkiem. Kad viņam ir jāmirst Dieva dēlam, lai man un tev viss tik piedots Dieva priekšā. Un līdz ar to, ka viņi to redzēja, 20. pantā teikts, un gada griezās mājās un godāja teica Dievam par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. Tas nozīmē, ka viņi godā, viņi priecājās, kad piedzims Jēzus Kristus, kad piedzim šis glābējs. Viņi saprata šīs lietas dziļāk. Taču kas mums varētu traucēt priecāties par Kristus dzimšanu? Ikvienam, vienalga mēs saucam ticīgs, neticīgs. Katram mums ir kādas lietas, kas var traucēt priecāties, ka mēs, kaut kas tur bija, bet mums nav tāds prieks. Eņģeļi teica tādu vēsti, gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Precīzāks tulkojums varbūt būtu, kad gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts. Jeb miers virs zemes tiem, ar kuriem Dievam ir miers, ar kuriem viņi nav konfrontāti Dievu. Tāda ir miers virs zemes. Un līdz ar to būtu svarīgi saprast, ko nozīmē vārds miers. Mums liekas, ka miers man būs tad, ka man būs māja, drošība un mašīnas. Bet tajā laikā es biju Amerikā 3 mēneši un ir kādas lietas, kur Amerikā negrib braukt ar savu galveno mašīnu, jo taisies 5 minūtēm, pēc 5 minūtēm tur nebūs neriteņu, tur iespējams būs kaut kas izsist un tā tālāk. Ar to mašīna nevienmēr nodrošina mieru, jo parādīsies kāda, kas tev grib paņemt to tavu mieru. Un līdz ar to miers nenozīmē labklājības tikai miers, ka man viss pietiek, ka manai dzīvē, vai dzīve bez problēma. Cilvēks grib dzīve bez problēma. Tā vien jau ir problēma domāt, jo vienmēr būs problēmas. Ja nebūs tevi, ja būs tavos kaimiņos, būs tavā, es nezinu, vienalga, kur tu pastīsies televizorā, vienmēr būs problēmas. Bet kas ir miers? Bībeles, kas ir miers? Tad miers simbolizē ienaida un kara veidus. Tie, kas varbūt kādi no jums ir piedzīvojuši kara laiku, vai vismaz tie, kas tagad piedzīvo kara laiku austrumos, viņi gaida mieru. Neko vairāk vajag tikai mieru, lai beidzās šis ienaids, beidzās šis strīdi. Tas nozīmē, ka miers ir ienaida un kara veidus. Kad vairs nav šis konflikts, nav šīs savstarpējās cīņas, un tā mēs varētu teikt, tad ir miers. Es varu būt bagāts, bet joprojām nemierā, jo ir joprojām kaut kur konflikts, savstarpējas cīņas. Un Bībelē saka, ka patiesa miers tas sākas, kad ir miers ar Dievu. Miers ar Dievu. Un ko tas nozīmē miers ar Dievu? Tas nozīmē, ka nemiers sākās tagad, kad es cīnos, kurš uzvarēs, karā. Cīnās, kurš uzvarēs. Un miers iestājas tad, kad vairs neviens necīnās par varu, valdīt varu. Tad miers ir tad, kad vairs nenotiek cīņa par varu. Tad automāts paliekot attiecībām uz Dievu, miers ar Dievu iestājas tad, kad es pārstāju cīnīties ar Dievu, kuram būs vara manā dzīvē, manai Dievu. Tātad, ja es joprojām cīnos, kad es gribu vadīt savu dzīvi, es gribu visu kontrolēt, es negribu ļaut Dievam notiek lietas, tas nozīmē, ka man miers neiestāsies tikmēr. Un līdz ar to bieži mums liekas, es jau esmu ticīgs cilvēks, man jau ir miers ar Dievu. Patiesībā ne līdz galam. Tas, ka tu sauc par ticīgi, vēl nenozīmē, ka tev ir miers ar Dievu. Jo tu joprojām ticīgs cilvēks var gribēt censties cīnīties par varu, kontrolēt savu ticīgo dzīvi. Respektīvi, tu var teikt, es klausīšu Bībeli, darīšu visas lietas, kas no manis prasīts, lai Dievs par mani svētīt un dot man labu dzīvi. Es dzirdu, kas man ir jāizdara, lai dabūtu Dievu svētīt? Līdzīgi kā bagātais jaunais. Kas man ir jāizdara? Kas man ir jāizdara? Un ja es pateicu, tu visu šīs lietas dari, bet ja īstenībā tu gribi atsakies no savas varas un seko man, un viņš nebija gatavs. Tas nozīmē, ka dzīve ar Dievu nenozīmē tikai darīt pareizās lietas, jo arī kristieši mēs paskatīsimies tik daudz problēmu, tik daudz mēs darām nepareizas lietas. Runa nav par pareizu darīšanu, runa par to, kurš
ir galvenais manā dzīvē. Vai es esmu savu varu, savu gribu pieskaņoju tam, ko radītājs bija. Un ar to mēs joprojām, it kā esot ticīgi, varam gribēt darīt pareizās lietas, lai turpinātu tik un tā kontrolēt savu dzīvi. Tad darīt pareizās lietas bieži vien ir mēģinājums kontrolēt Dievu un nevis uzticēties viņam. Ja tu klausi Dievam tikai, lai iegūtu viņa svētību, un lai tikai nokļūt debesīs, patiesībā pats centies sevi joprojām izglābt. Tev glābējs nav vajadzīgs, jo tu centies savu reliģisko dzīvi pats sevi izglābt. Bet Bībele un evaņģēlija saka, ka tas tā nevar, tu nevar pats izglābt. Tev vajag ieraudzīt, ka kāds ir nācis kā glābējs priekš tevis. Tavā vietā visu izdarīt. Cilvēks, kas varbūt nesaucot par reliģisku, varbūt kāds esi šeit tāds, tev varbūt ir doma, es gribu dzīvot tā, kā es gribu. Un man ir patiesībā, man ir vienalga, ko cits saka. Jā, mums ir katram dota brīva izvēle, un Dievs to respektē. Dievs nespiedīs nevienu no mums meklēt viņu. Un, kad ticība tiek uzspiesta, tā netiek uzspiesta, Dievs tā nedara. Viņš aicina, viņš piedāvā, viņš saka, teik tas, kam tu var ticēt, nāc un izvēlēties. Bet, kad mēs sākam ar varu, tad mēs kā kristīgie cilvēki cenšamies paņemt varu, liekas, kas mums ir, un uzspiest citām. Un mēs nerīkojamies tā, kā to dara Dievs. Viņš aicina, viņš nāk, un viņš neizmanto varu pret mums, ir patiesībā laimes konfliktu. Tas, kā tu vari atrisināt šo konfliktu un iegūt mieru ar Dievu un spēt priecāties par viņu. Jo bieži vien tas, kurš negrib atdot varu Dieva rokās, nespēja priecāties par jaunu ķēniņu, kas piedalās. Tas nav iespējams. Jo zina, ka man būs jāpriecās par tādu, kurš valdīs pār mani. Un tā laika ķēniņa, pieņems ķēniņš Hērods, nepriecās par iesdzīšanu. Un mēs ierodam, ka šāds līdzīgs Hērods mājo ikvienā no mums. Un ikvienā no mums ir jāpakļauj, jo Hērodu mūsos, ja mēs gribam mieru ar Dievu. Tas, ko būtu jādara, būtu patiesībā jāatzīst kaut kas līdzīgs, ka ne tikai es esmu dumpīgs par Dievu un daru sliktas lietas, bet patiesībā es pat labās lietas esmu darījis, lai būtu pats sev glābējs. Lai man nevajadzētu Dievu, lai es pats varētu visu izdarīt priekš tevis. Un tādā veidā paziņot man neatkarību no radītāja, man glābt. Bet man jāsaprot, ka man jātiek izglābtam tikai dēļ žēlastības, tad nepelnītu piedošanu, kurus neko nevar izdarīt, ka man jālūdz Dievs izglābtam. Un jāsaprot, ka pat labās lietas, ko es daru, esmu darījis ar nepareiziem iemesliem. Un man pilnībā ir jāpaļaujas uz Jēzu glābjošo darbu manā labā. Tas nozīmē, ka tu saproti, ka tu esi nepilnīgs, ka tu necenties sevi izglābt, bet tu nāc pie Dieva, kāds tu esi grēcinieks, neticīgs, bagāts vai nākas, tu saki, Dievs, es saprotu, tavā priekšā man ir grēki lielāki nekā es pats ieraugu. Tad īstenībā tas grēks, kas mums ir pret Dievu, nav tikai zakšana, melošana, bet patiesībā vēlme valdīt pār Dievu, būt man kā Dievam, būt man kā Augustīnam. Un tur ir tas lielais grēks, ko Dievs ierauga. Un tā kā šī cīņa par varu, Dievs, es tev pierādīšu, ka es kaut ko varu, nozīmē, ka es gribu pierādīt Dievam, ka es esmu stiprāks, gudrāks un pareizāks par viņu. Un kamēr man neatnāk šī apziņa, patiesībā Dievs, tu esi pār mums visiem radīt pār mani, un es izvēlos savu dzīvi pakļaut tev, miers neatnāk. Un ar to mēs arī kā ticīgi cilvēki, vai arī kā neticīgi, mēs varam dzīvot nemierā. Un tas izpaužās mūsu dzīvē. 50% no Latvijas laulībām tiek šķirtas. Cīņa par varu, kurš uzvarēs. Ikdienas mēs dzirdam par konfliktiem iekšzemēs un ārzemēs. Cīņa par varu, kurš uzvarēs. Kristīgā sabiedrībā tā pati problēma. Ja? Sabiedrības šķirās, strīdās. Ja? Ir atklāts 2012. gadā ir izpētīts, ka ir 43,000 dažādas konfesijas. Ja? Tas nenozīmē, ka kristietis ir ideāls perfekts cilvēks, viņš ir grēcinieks, kuram ir jāiemācās tāpat kā cilvēki, kas neiet uz baznīcu, atdot savu varu Dievam. Un es ar to, kamēr šī vara netiek atdot Dievam, mūsos nav miera un mēs gribam valdīt pār citiem. Un mums ir cenšanās kontrolēt citus, mums cenšanās norādīt valdīt attiecībās pār vīru, pār sievu, pār bērniem,
mēs gribam kaut kur šo varu visu laiku iegūt, lai kontrolētu situāciju. Tāpēc, ka nav neviens, kas pār mums valda. Mēs neesam gatavi pakļauties. Un līdz ar to armijā karējums netiek pieņems, ja viņš nepakļaujas ģenerāli. Līdz ar to, ja mēs kā cilvēki netiekam pakļaut kādam, kas virs mums, mēs kļūstam par tādiem dieviem savā dzīvē. Mums vajag pārdomāt, vai mēs tā dzīvojam. Un līdz ar to, kas ir risinājums? Ko Dievs dara? Kā Dievs spēlē? Patiesībā Jēzus kā ķēniņš piedzimst un šī raksta, ka viņš ir kā ķēniņš, kuram šī vara tiek dāvāta. Tas nozīmē, ka varu tu nevari izcīnīt ar saviem spēkiem, jo vara netiek izcīnīt, viņa tiek dāvāta. Viņa tiek Dievu uzdāvāta. Tēvam vara tiek uzdāvāta no Dieva. Viņam nav jācīnās pierādīt sievai, ka viņam ir vara. Viņam vienkārši ir jāpieņem tas, ka viņam ir vara. Un viņam nav jāpārdzīvo, ka sieva viņu kritizē, jo viņam tāpat ir vara. Bet problēma ir tas, kā mēs šo varu lietojam. Ir ik viens, kas ir augstā matā, vai priekšnieks draudzē, vai mācītājs, vai darba devējs, skolotājs, direktors, šī vara ir dot, uzticēt no cilvēkiem un savā vietā arī no Dieva. Tas nozīmē, ka Dievam nav žēl uzticēt mums varas pozīcijas. Taču mēs nevaram cīnīties par to varu, kas mums nav dota, jo tad mēs radām domu un tā mums tiek gāzt. Līdz ar to katra vara, kas ir centusies izcīnīt savu pozīciju, patiesībā agrāk vēl rada sev pretinieks, kas viņu ir gāzt. Savukārt vara, kas ir labprātīgi iecelta, cilvēks saka, es gribu, lai tu esi mūsu vadītājs, gribu, lai tu mūsu vadi. Šāda vara neviens negrib gāzt un tādēļ labprātīgi seko. Līdz ar to tā vara, kas tev dot, kā tu ir rīkojies. Un Kristus nenāca kā romiešu valdnieks. Patiesībā viņš nāk ar pilnīgu pazemību. Un tas parāda, ka Dievs negrib tevi ar varu piespiest viņam sekot. Viņš patiesībā nāk kā valdnieks, kas grib nākt un tev kalpot. Kas nāk ar savu ķēnišķo spēku nomirt pie krusta par mani. Kas saka, es necīnīšos pret tevi, es nevaldīšu par tevi, jo tas nav veids, kā es gribu, lai tu man saka. Es gribu tev kalpot un pierādīt, ka es izmantoju savu varu, lai tev kalpot un nevis lai valdītu. Uz ar to, ja mēs saprotam, kāds valdnieks ir Dievs un kāds valdnieks ir Kristus, mēs sapratīsim, ka kāpēc man būtu jābaidās šādam valdniekam sekot un klausīt. Ka mūsos ikdienās izmaiņa mūsu sirdī, ka mēs vairs klausām nevis aiz bailēm, ka viņš mūs sodīs, bet aiz mīlestības, jo viņš gribēs mums palīdzēt. Tāpēc es kā 20 gadus kā bija neticīgs cilvēks, kad es iepazinu, ka Dievs nav tikai tas, kurš sod un bieži vien kā proponē sūtu zeli, bet patiesībā Dievs, kas aicina glābties no mana nemīlības un sekot viņu. Un līdz ar to, bet pienāks arī diena, kad Kristus šo varu izmantos un nāks otrais. Viņš nāks otrais un atprasīs, kā es kā tēvs, kā mācītājs, kā cilvēks, kā vīrietis esmu lietojis to varu. Vai es esmu lietojis ar to, lai salauztu citus un būtu vardarbīgs par citiem, vai lai es kalpotu ar to varu un autoritāti, kas man ir dot. Manai sievai, manai draudzei, manai civilizācijai, manai tautai. Dievs atprasīs, ko es darīšu ar to varu, kas man ir dot. Un līdz ar to mums nav ķēnieši, kas ir piedzimis, kas mūs grib salauzt, bet kas grib mūs kalpot un dziedināt un atbrīvot mūs no mūsu cenšanās sagraut varu paši. Un ir kāda ilustrācija par kādu Eiropas monarhu, kura galvenieki visu laiku viņam bija satraukušies un pārmeti par vienu lietu, ko viņš darīja. Viņš ik pa laikam slepenus atstāja pildu un neatpazīts staigāja ļaužu vidu. Vienkārši starp vienkāršiem cilvēkiem staigāja vielā un redzēja. Un šie galvenieki teica, lūdzu pārstāj to, mēs baidamies par tavu drošību. Un viņš viņam atbildēja tādiem vārdiem. Viņš teica, es nevaru pārvaldīt ļaudis, nezinot, kā viņi dzīvo. Tātad viņa paša drošība bija
mazāk svarīgi par ļaudīm, kuriem viņš valda. Nevis valda ar varu, bet valda ar sapratni, kāds viņiem var palīdzēt. Kādu autoritāti, kas man ir, var palīdzēt, lai viņi darītu to, kas viņiem ir jādara. Un līdz ar to miers iestājas tā, ka tu saproti, kāds ķēniņš, kāds ir Dievs, kurš aicina tev viņam sekot. Un ka tavai paklausībai jābūt labprātīgai. Un tikai tad tev iestāsies miers, kad tu teiksi, Dievs, es saprotu, tu esi augstāks par mani. Tu negribi mani notiesāt, tu negribi mani salauzt. Tu gribi man palīdzēt, tu gribi man izglābt no maniem centieniem atrast pašam mieru. Jo ko nozīmē pašizdomāta cenšanās iegūt varu? Ar saviem spēkiem iegūt mieru, savaldīt to konfliktu tajā vietā, izmantojot varu. Un mēs cenšamies to iegūt varu, bet patiesībā Dievs saka, tikai tad, kad tu atzīsti, ka man vajag pār tevi, es tev došu mieru. Piebilgot šis pravietojums, ka Jēzus ir šis miers. Bet kā tad tu paliksi šajā mierā? Ja tu savu sirds iet pakļausies Dievam, kā paturēt šo mieru? Un 19. pantā mēs redzam Mariju kā piemēru. Bet Marija visus šos vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Tad viņi dzirdēja šo vēsti, kad šis Jēzus viņai piedzīvs te glābējs, kad ko eņģeļi teica, tad viņa dzirdēja un pārdomāja. Ko tas nozīmē? Un tas ir tas, ko es gribētu arī noslēgt. Šis vārds grieķu valodā arī nozīmē ielikt dzirdēto kontekstā, savienot vai saslēgt kopā, ja izdomāt, kā salikt šo puzi no tā, ko viņi dzird. Tas nozīmē, ka Marija ne tikai noklausījās mazo miniju sākatu, ko gana viņai teica šo labo vēsti, bet viņa sāka domāt un pārdomāt. Tā, kā tas iet kopā ar to, ko man Gabriels atklāja, ka man piedzims jaunākai bērns, kā tas iet kopā ar Elizabetu, kur arī vēl stāv, kā tas iet kopā ar to, ko es lasījis, ko pravieši vecajā derībā, kā tas iet kopā ar mūsdienu laiku. Tas nozīmē, ka divu vārdus nav tikai jādzird un tad skrien savās darīšanās, bet patiesībā jāpārdomā, kāds attiec uz manu kontekstu, un tādā veidā Marija saprata, ko Dievs viņiem mēģina pateikt. Līdz ar to, kad mēs sākam lasīt Dievu vārdu, kad mēs ieliekam mūsdienu kontekstā, mēs sākam domāt, kas ir tās zīmes, ko Dievs varbūt manā dzīvē rādījis, pasargājis varbūt no nāves, kaut kur brīdinājis, kaut kur teicis, caur citiem cilvēkiem, caur apstākļiem. Mums liekas puzle, ko Dievs grib no manas dzīves. Un tikai tad, kad mēs pārdomājam, kad mēs saliekam šo puzli kopā, mums apnāk miers un sapratne, ka Dievs visu kontrolē, viņš vada manu dzīvi. Bet tad, kad mēs nepievēršam uzmanību garīgām attiecībām ar Dievu, ka mēs nelasam Dievu vārdu, ka mēs neskatāmies kontekstu, kurā mēs dzīvojam, mēs patiesībā atgriežamies atkal vadīt savu dzīvi savu, nesaskaņot to ar augstāko varu, un mūsos atkal atgriežas nemiers. Jo atkal mums ir šīs problēmas darbā, šis jāpaspēj, šis jāizdara, un bieži vien mēs neesam pirms tam sapratuši, ko Dievs mums to saka, un esam paši iekulušos ķezās, kurā neteikt. Bet ja mēs iemācāmies līdzīgi kā Marija pārdomāt ikdienas, vienkārši jautāt Dievu, Dievs, ko tu gribi no manis? Runāties ar viņu, ņemt Bībeli kā palīgu, kā saprast, ko Dievs grib teikt. Pārdomāt šīs lietas. Ikdienā mēs ieraudzīsim, ka ir valdnieks, kas joprojām kontrolē visu, un kurš ir ar manā dzīvē. Uz ar to mēs varam priecāties par Kristus piedzimšanu tikai tad, ka mēs saprotam, kāds Kristus ir valdnieks, ka mēs atdodam savu varu Dieva rokās, nedzīstam, ka viņš ir vairāks par mums, un ka mēs līdzīgi kā Marija turpinam uzturēt attiecības ar šo Dievu, pārdomāt, analizēt šīs lietas, runāties, lūgt viņu, būt kontaktā. Šis miers, kas ir augstāk mums saprašana, šis miers būs uz tevi, un tad tu varēsi teikt līdzīgi kā Gani, gods Dieva valstībā, miers virs zemes, uz mani, jo Dievam ir labs vārds, jo es esmu pakļāvies viņam, viņš man izglāba Kristus dēļ, man nav jācīnās, man nav jāuztraucinās, jo Dievs man pieņem žēlistībā, ne dēļ maniem darbiem, bet dēļ tā darba, ko Kristus ar mani bija krustā izdarījis. Un ja tu sapratīsi šo vēstu, dzīvums pārdomās, tad ieraudzīs, ka tas ir tas, kā vieta, kur atrod mieru, tad arī, kad cilvēki to nesaprot, visi apstākļi par tevi, visas problēmas atradīsi, bet
Dievs, bet ko tu par to saki? Dievs atklās un vadīs un sargās, jo tu esi pakļāvies viņa valdībā, viņa var ir pār visu. Un lūdzot Jēzus vārdā, viss apstākļi sāks kārtoties, kā Dievs grib, un tie atnesīs tev mieru, ja tu tos pieņemsi kā Dievu vārdu. Lai Dievs tev palīdz, ka šajos Ziemassvētkos tu neaizēji mājās ar nemieru, bet pārdomā. Mums vajadzēja, ka mēs varētu noslēgt šīs pārdomas ar lūkšanu. Un varbūt tu esi atnācis šeit, un tu nekad neesi teicis, Dievs, es saprotu, ka es visu laiku joprojām cenšos pats valdīt un būt pārāks. Varbūt šī tā diena, kad tu vairāk kā ticīgs, vai arī vienalga kāds sev sauc, šodien varbūt Dievs tev aicina, runājot savu mani, es pat nezinu tavu kontekstu, tavu situāciju. Viņš tev pašam personīgi saka, mans cilvēks, mans mīļotais, pakļāvies man. Es negribu ar tevi valdīt ar mani, es gribu ar tevi valdīt mīlestību. Izvēlies man saka, es priekš tevis esmu nomirs, es neesmu nācis valdīt. Es aicinu, ka arī tu nevaldi ar mani, nepieprasi no citiem pakļauties, bet kalpo viņiem tajā mīlestībā, ar kādu es tev esmu pievienoties. Ja tā tev lūkšana, tu vari pievienoties, vai pārāk. Kungs, mēs nākam pie Tevis. Un, kungs, mēs atzīstam, kad joprojām daudz reizes savā dzīvē es gribu valdīt pār visiem apstākļiem un noteikt visas lietas. Jo es baidos, ka savādāk nebūs miera, savādāk nebūs kārtības. Bet, kungs, es šodien tomēr atzīstu, ka man ir dot tikai tik daudz varas, cik tu man dod. Un, kungs, es atzīstu, ka mana vara kontrolēt savu dzīvi bieži vien ir lielāka par vēlmi pakļauties Tev. Kungs, es šodien atzīstu, ka Tu esi varenīgs, ka Tev vienam pieder vara un ka Tev es atbildēšu par savu dzīvi. Bet paldies, Dievs, ka Tu nenāc, lai mani sodītu, bet lai mani glābtu no mani nemierīgi. Un es Tev pateicos, ka Tu Jēzus Kristus vārdā piedod manu dumpību, piedod manu varskābu un man piedod visu. Un paldies, kungs, ka Tu atdevi savu dēlu, mana grēka vara, ļaut man viņu nonākt, lai viņš izciest sodu, ko man vajadzēja izciest. Paldies, tāpēc Tu, Dievs, man šodien piedod. Un tāpēc es varu būt apžēlots. Un tāpēc arī, kungs, šodien es varu piedot tiem, kas gribējuši valdīt pār mani, kas gribējuši grēkot pār mani. Un paldies, kā Tu neizmantoji vārdu pret mani. Tu aicini neizmantot to vārdu pret citiem. Bet piedod viņiem, kalpot viņiem, tāpat kā Tu kalpo mani. Paldies Tev, kungs, ka Tu gribi dot man mieru, kas nāk no pakļaušanās Tev. Es Tev pateicos par to. Un es Tev slavēju un priecāju, ka Tu sūtīsi savu glābēju, ka manu glābēju priekš manis, lai man būtu attiecības ar Tevi. Paldies Tev, Dievs, ka Tu kopš šī brīža man nesauc par kalnu, bet par savu bērnu, Jēzus Kristus vārdā. Es Tev tāpēc